Sveiki! Es esmu Linda, un es veidoju saturu latviešu valodā par mašīnu izšūšanu. Un tā kā no iepriekšējā video ir pagājusi jau nedēļa, tad ir laiks parādīt jums ko jaunu. Šonedēļ ar bērniem staigājot pa veikaliem un pērkot skolas preces, uz kādas kladītes ieraudzīju uzrakstu, kas man ļoti iepatikās, un es izlēmu, ka šādu uzrakstu es varētu izšūt uz tēkrakla. Tad mājās ķēros pie programmas Bernina Embroidery Software V9 un pārveidoju šo tekstu par izšūšanas dizainu. Šoreiz izšūšanas dizainam tekstam es izvēlējos divus dažādus fontus, jo man likās, ka tā izskatīsies šis teksts interesantāk. Jebkuru darbu jāsāk ar kārtīgu sagatavošanos, jānotīra un jānogludina izvēlētais apģērba gabals. Tā kā man mājās ir divi kaķi, tad spalvas vienmēr ir visur un obligāti ir jāatbrīvo, lai spalvas nepiešujās klāt. Tāpat arī ir ļoti svarīgi pirms darba uzsākšanas kārtīgi nogludināt izvēlēto apģērba gabalu vai auduma gabalu. Šodien es strādāšu ar savu skaisto puķēno mašīnu Bernina B570. Tā ir mašīna 2-1, un šeit ir redzams, cik vienkārši ir pāriet no šūšanas daļas uz izšūšanas daļu. Mašīnai pievienoju izšūšanas moduli, noņēmu šūšanas pēdiņu un veco adatu, ievietošu jaunu adatu. Trikotāžai es vienmēr izvēlos likt pilnīgi jaunu adatu, lai izšūmums ir kvalitatīvs. Tāpat uzlieku speciālo izšūšanas pēdiņu, nomainu adatu platīti pret taisnā dūriena platīti un nomainu apakšā kuģīti pret dzelteno kuģīti, kas ir speciāli paredzēts izšūšanai. Šoreiz tīrīt man neko nevajadzēja, jo es iepriekšējo darbu pabeidzot mašīnu jau biju iztīrījusi un viņa jau gaidīja jaunos darbus. Un tā mašīna ir gandrīz gatava, var slēgt iekšā un sākt izšūšanu. Un vēl viens posms, mašīna pati atgādina, ka ir jānolaiž lejā zobiņi. Uz izšūšanu tiem ir jābūt nolaistiem. Atrodu savu OSB zibatmiņu, atrodu dizainu, kuru uztaisīju. Mašīna piedāvā viņu izšūt midi rāmī, kāds man pašai šobrīd nav. Es izvēlos ovālo rāmi, un tā kā programmā es taisīju šo dizainu, es zinu, ka dizains mazliet pavirzot viņu uz augšu, ietilps šajā ovālajā rāmī. Un atzīmēju, ka ir nolaisti zobiņi, un nomainu arī uzstādījumos, ka ir uzlikta izšūšanas pēdiņa, un darbs var sākties. Ak, nē, pavisam vēl viens sīkums ir jāiever diegs. Izvēlējos tādu košu krāsu, lai izšūms ļoti tā kārtīgi izceltos. Diegs ir ievērts un lieku savu ierāmēto jau tēkreklu uz mašīnas. Jābūt ļoti uzmanīgam strādājot it sevišķi ar gataviem apģērba gabaliem, lai kaut kur nekas nepiešujās ne tā. Viss ir jāizkārto un jābūt ļoti uzmanīgiem.
darba noņemšanas no mašīnas, no greisās puses es noārdu, pirms izšūšanas nošūtu to rāmi, kas stabilizēja visu savās vietās, un arī jāapgriež diegu galiņi. Šis ir ļoti uzmanīgs, rūpīgs, nedrīkst notgriezt par daudz un nedrīkst arī atstāt par daudz, tā, lai kreisā pusīte izskatās smuka un to diegu galiņu tur ir ļoti daudz parasti. Tāpat arī jāatbrīvojās no izvēlētā stabilizatora. Es parasti to izdaru ļoti rūpīgi. Man nepatīk, ka paliek pat drusciņas no stabilizatora. Arī visus mazos krikumiņus es stabilizatora noņemu nost. Un no labās puses es biju likusi ūdenī šķīstošo plēvi. Arī tā tieši tāpatās ir jānoņem nost. Šajā gadījumā ar plēvi gan ir vienkāršāk. Ja kaut kas nenāk nost, tad to pēc tam var izmazgāt un plēvi izšķīdīs. Bet, protams, jāplēš stabilizatori ir ļoti uzmanīgi, atkarīgs no auduma izturības. Galvenais nesaplēst pašu audumu. Un, protams, pašā galā ir tikpat svarīgi kā sākumā sagatavojot, arī darba nobeigumā ir gludināšana. Ja jums ir ieteikums, ja jums ir parastais gludeklis, nevis tvaiku sistēma, tad uzmanīgi ar gludekli varbūt ir nepieciešams arī kāds papildus audumiņš, caur kuru gludināt. Lūk, un šādi sanāca mans izšūms. Man pašai ļoti, ļoti patīk.